Paskatieties! Augkopji, lopkopji, zemkopji, apvienojiet spēkus. Galega – Baltijas mēroga spēks, kas Rietumeiropu var pārsteigt nesagatavotu. Stāstīsim arī par lauksaimniecības attīstības tendencēm Latvijā. Ak, cik labi būtu, ja latvietim jau gēnos būtu ierakstīta ātra kopsaucēja rašanas prasme sarežģītos attīstības jautājumos. Kā pasakā par dzīvniekiem, kas vezumu velk katrs savā virzienā, arī Latvijas lauksaimniecībā eksistē gan smagais vezums, gan vilcēji, kas katrs cenšas lobēt savu nozari, savu mazo zemes pleķīti, savu mikrosaimniecību. Tieši tāpēc latvietis ir plīvojis lauksaimniecības tendenču vējos kā niedre. Graudus nomainīja cukurbietes. Tās pēc laika izkonkurēja rapsis. Kas gaidāms nākotne? Iepazīstieties! Galega! Nekad neesat par to dzirdējuši? Lopkopiem nav sveši, un gan jau arī jebkurš cits ar nozari nesaistīts cilvēks vismaz kaut reizi dzīvē būs dzirdējis kaut ko par āboliņu vai lucernu. Taču nevienmēr Latvijas apstākļos ir iespējams iegūt kvalitatīvu sēklu šim lopbarības kultūrām, īpaši jau no lucernas. Tas ierobežo lopkopju iespējas iegūt vidēji vairāk piena no vienas govs, taču šodienas konkurences tirgus apstākļos tas ir būtisks nosacījums. Jau pagājušā gadsimta 70. gados tika uzsākti šīs problēmas risinājumu meklējumi. Aizgūtie pētījuma rezultāti no Igaunijas liecināja, ka austrumu Galega Latvijas apstākļos varētu ne tikai labi iedzīvoties, bet arī atrisināt sen neatrisinātos lopkopju jautājumus. Austrumu Galega ir tauriņžiežu dzimtes lopbarības augs. Ja? Šī tāda skaista, eleganta lopbarības zāle ir ieviesta no kalnainiem Kaukāza apvidiem Latvijā. Un ar ko tad atšķiras šī suga no lucernas tradicionālas āboliņiem? Tātad kādas ir pozitīvas šīs īpašības šai sugai? Kāpēc mēs pievēršam tieši viņu tādu lielu uzmanību? Kā pirmo svarīgāko bioloģiski īpašības gribētu atzīmēt šai sugai, ka viņu nepārspējama ilgadība, mūža ilgums šai sugai pagaidām nav noteikts, jo visus tauriņžiežus pēc sava mūža ilguma, pēc izmantošanas var iedalīt divas tādas lielas. Tādas ir īslaicīgas, tie āboliņi, kurus izmanto 1,5–3 gadus, vidēji ilglaicīgi, tātad 4–6 gadi, tas ir lucerna un daži savvaļas tauriņžiežu, un austrumu Galega. Mums ir unikāls izmēģinājums, viens no unikālitātes būtībā bijušā kādreiz Padomju Savienība, bet arī tagad es uzskatu, ka arī Eiropa, kur mēs izmantojam to jau vairāk nekā 25 gadu, jārunā precīzi 28 gadus, tātad kā iesējam, un tātad tikai izmantojam. Austrumu galegu iespējams audzēt ļoti agri pavasarī. Galega Latvijas apstākļos ir pasargāta no kaitēkļiem un neslimo ar slimībām. No šīs sugas katru gadu var iegūt lielu daudzumu sēklas – 300 līdz 700 kg no hektāra, kas ir daudz vairāk nekā, piemēram, no āboliņa. Augam ir ļoti labas attaugšanas iespējas, un tā ir dabiska olbaltumvielu fabrika. Proteīnu sastāvs ir mērāms no 25 līdz 30%, kas ir ļoti augsts rādītājs. No galegas ir viegli sagatavot sienu, jo lapiņas turas pie kātiem un kaltēšanas procesā un presēšanas laikā nenobirst. Pati galega, ja mēs tulkojam vārdā, tā ir pienu dzenoša kultūra. Pienu dzenoša, tad uzreiz palielinās piena atdeve no šīs kultūras izmantošanas dzīvniekiem. Un bez šīs izmantošanas lopbarība, ko mēs vēl ir jāatzīmē to, ka šī kultūra tiek izmantota ne tikai lielopiem, bet arī citiem mailopiem viņus mazot. Viņi var izmantot cukas, aitas, kazas, putni dažādi, viņi labprāt ēt. Un vēl, kā pozitīvu, viņi var farmacētī izmantot, sevišķi diabētiķi, viņi var izmantot cukurslimnieki, teju gatavošanai, jo viņi samazina cukuru daudzumu. Galega satur vielas, kas veicina hipofīzes hormona oksitocīna izdalīšanos, kas savukārt stimulē piena dziedzaru darbību. Tieši tāpēc to ieteicams izmantot saimniecībās, kuras tur lielus govju ganāmpulkus.